Vai savā darbā jau izmanto Trimble Connect? Ja nē, tad pēc šī video noskatīšanās noteikti sāksi, jo pastāstīšu, kāpēc Trimble Connect piedāvā ērtāko veidu jebkuram SketchUp lietotājam uzglabāt projektu failus mākonī, kā tiem varētu ērti piekļūt no jebkādas ierīces un kā izmantot servisu, lai ērti sadarbotos ar kolēģiem vai klientiem. Trimble Connect piedāvā 3 dažādas lietotāja līmeņus. Personal būtu bezmaksas konts, kas jau pieejams visiem, kas izmanto SketchUp web aplikāciju vai SketchUp viewerus. Trimble Connect biznesa profils nāktu līdzi pērkot SketchUp Pro vai Studio licences un ietver dažādas papildus aplikācijas, ko varētu uzstādīt uz datora. Un visbeidzot, biznesa premium jau paredzēts tiem, kas darbojās BIM jomā un ietver papildus spraudņus, ko varētu uzstādīt uz šīm te aplikācijām. Manuprāt, noderīgākā Trimble Connect funkcija būtu tā iespēja saglabāt visus jūsu projektu failus vai nu lokālā serverī vai mākonī, tādā vienotā datu vidē, un deleģēt to, kā tiem varētu piekļūt un to sinhronizāciju. Bezmaksas profilā gan būtu pieejams 10 GB apjoms, bet biznesa profilā, kas nāktu ar Pro vai Studio licenci, apjoms nav ierobežots. Piekļuve Trimble Connectam pieejama no visām SketchUp versijām, gan web aplikācijai, desktop aplikācijai, mobīlijām un arī ierīcēm kā Oculus Quest. Papildus pieejami arī aplikācijas priekš Trimble Connect, līdzīgi apskatēji mākonī vai desktopā un speciālajās iekārtās. Kas attiecās uz projektu veidošanu un to dalībnieku pārvaldīšanu, bezmaksas profils ļauj radīt vienu projektu, tajā uzaicināt 5 dalībniekus un pašam būt kā dalībniekam 5 projektos. Šāds limits nav biznesa profilos. Lai sākt izmantot Trimble Connect, nepieciešami tikai 2 soļi. Pirmais, jāatver vaļā Trimble Connect web aplikāciju, kurā varēsiet radīt pirmo projektu. To ērti izdarīt no SketchUp desktop aplikācijas, izvēlēt failu, atradīsiet Trimble Connect un launch Trimble Connect. Šeit parādīsies izvēles starp dažādiem serveriem, tātad varam saglabāt vai nu Ziemeļamerikā, Eiropā vai citur. Pagaidām atstāšu North America, un augšā labajā stūrītī atradīsiet pogu New, kas ļautu radīt pirmo projektu. Došu tam nosaukumu. Var norādīt, kāda būs bildīte, lai vieglāk to atpazīst, kādā serverī tas saglabāsies, un pamatā viss. Ar submit apstiprinu, un pēc brīža tas jau būs redzams starp pārējiem projektiem. Tā, atgriezīšos šeit, sākuma logā. Tā, mans projekts ir izveidots. Nākošais, lai jau saglabātu kādu SketchUp failu šajā projektā, dodos atpakaļ uz desktop aplikāciju. Šo te failu pašu es jau esmu saglabājis. Un desktopā, tādā lokālā variantā. Tagad, dodoties tajā pašā failu un Trimble Connect sadaļā, varētu izvēlēties Save to vai Save as Copy to Trimble Connect. Izvēlēšos šo te. Varu izvēlēties tātad projektu, arī serveri, kurā tas atradīsies. Un ar Save as saglabāju. Un, lai pārbaudītu, vai ir nostrādājis, varu mēģināt attaisīt varbūt pilnīgi jaunu SketchUp failu. Un jau izmantošu Open, lai no mākoņa atvērtu šo SketchUp failu. Pie failu, Trimble Connect un Open from Trimble Connect atrodu atkal projektu, SketchUp failu. Es redzu, tā ir viņa pirmā versija. Tas lejupielādējās un varētu strādāt. Pie kādām izmaiņām, es vēlētos, lai tās arī saglabājās mākonī, tagad atlikt vienkārši nospiest Save. Paņem failu un Save,
Tātad tas jau automātiski arī mākonī sinhronizējās. Jāpagaida, kamēr tas augšu pielādējās, bet varētu pārbaudīt, piemēram, pieslēdzoties šim projektam klāt jau no SketchUp online aplikācijas. Atvēršu to vaļā. Tātad SketchUp web versija. Šeit arī būtu sadaļa Trimble Connect. Es arī redzu visus savus projektus. Atrodu, kur ir mans projekts. Jā, tajā jau parādās šīs te logo. Pamēģināšu arī otrādi. Rediģēšu SketchUp online aplikācijā. Ar save saglabāju. Un nākošais atgriezīšos atpakaļ uz desktop aplikāciju, uz sadaļu tātad Welcome to SketchUp pašā sākuma ekrānā. Sākuma ekrānā mums uzreiz jau vajadzētu parādīties nesen mākonī saglabātajam failam. Tas ir ārkārtīgi ērti, ja strādājiet arī, piemēram, uz 2 datoriem mājās un darbā, tad fails, ko es jau pirms sekundes saglabāju vienā datorā, uzreiz arī sākuma ekrānā parādīsies kā recent nesen lietotājs. Un papildus, ja gribētu arī piekļūt citiem projektu failiem, šeit sadaļā pie Open File ir sadaļa Trimble Connect, tātad jau programmu atverot, es arī varētu izvēlēties kādu konkrētu SketchUp failu. Izdevās iegūt jaunāko versiju. Nākošajā solī es vēlētos strādāt kopā ar kādu no kolēģiem ar šo te projektu. Es varu doties atpakaļ uz Trimble Connect aplikāciju, skatos projektā, un sadaļa, kas saucās tātad Explorer. Šeit pie Team būtu iespēja uzaicināt citus projekta dalībniekus. Pagaidām es esmu viens, es varētu veidot arī plašākas grupas un deleģēt kādas lomas katrai grupai būs, un tātad kādas tiesības failus redzēt vai rediģēt. Šeit uzaicināšu tātad jaunu dalībnieku sākumā, norādīšu e-pastu, un ar invite palīdzību uzaicināšu. Skatoties savā otrā e-pastā, redzu, ka ir nācis e-pasts no projekta admina, Trimble Connect atzīmēts arī, un uzaicinājums jau piedalīties šajā te projektā, kur nospiežot View Project, es jau varētu uzreiz sākt pārredzēt visus to saturu, bet, ja vēl nav bijis konts izveidots, tad būs tātad uzaicinājums to radīt. Un šeit es redzu parādās šis te SketchUp logo, SketchUp files. Es varu redzēt arī tātad 3 reizes jau viņš ir bijis rediģēts, un kas viņu pēdējo reizi ir rediģējis. Un es varētu viņu vai nu apskatīt, vai arī sākt jau rediģēt. Tātad izmantojot Edit in SketchUp, atverot tātad failu no Trimble Connect web versijas, mēs varam tieši arī SketchUp web versijā viņu sākt pamainīt. Un, ko izmainīšu, teiksim, nokopēju 4. kubiņu. Un atkal saglabāju, dodos atpakaļ uz SketchUp aplikāciju. Šeit varbūt kā jaunu logu uztaisu. Un tātad pamēģināšu attaisīt no Trimble Connect, vai redzēšu to jaunāko versiju. Tā arī nostrādāja. Šī būtu tā pati jaunākā versija. Ja vēlaties dalīties ar šo te projektu failu formātā, kas neļautu lietotājiem to kā rediģēt vai vispār lejupielādēt, varam izmantot tātad Trimble Connect rīkjoslu, un tajā atradīsiet podziņu Share a link to this model. Tur vajadzētu vienkārši aktivizēt
šo te saiti, būtībā jebkurš šo te saiti tagad ierakstot vai pārlūkā vai atverot, pat vai telefonā, neko papildus neinstalējot, tā pamēģināšu, varētu pārskatīt šo te modulīti, tur sagatavotas kādas scēnas, dažādi skati arī tiem iziet cauri, un arī, piemēram, veikt mērījumus modulī. Un papildus, ja skatāmies sadaļās scenes, kādas projektā radītās scēnas arī tur būtu redzamas. Var izmēģināt, ja šo saiti pagaidām tā atgriezīšos pašā skeču modulītī, pamēģinu uztaisīt pie scēnām, teiksim, būs viens skats, pēc tam otrs skats. Saglabāšu šo te failu ar save, tam vajadzētu, redzu, automātiski saglabājās arī mākonī, un atgrožoties šajā te jau dinamiskajā saitē, atjaunināšu to, un vajadzētu jau parādīties arī šeit moduļu versijai ar izveidotajām scēnām. Skatos sadaļās scenes, my scenes, būtu jau scene 1 un scene 2. Šādas te scēnu radīšana ļoti atvieglo šī te faila prezentācija, apskati kādās mobilajās ierīcēs, kur navigācija varbūt nebūtu tik ērta. Ja jums nebūtu pieejams skečams, varat izmantot arī Trimble Connect web aplikāciju, lai pārlūkotu dažādu veidu CAD BIM failus, vai arī komunicētu citiem projekta iesaistītajiem. Piemēram, ja es atvērtu vaļā šo SketchUp failu patiešām, parādīsies jau nedaudz savādākā pārlūkā un piedāvā iespējas, teiksim, veikt kādus mērījumus vai, piemēram, saglabāt skatus. Šeit paņemšu Add View, došu nosaukumu, var norādīt ar kādu konkrētu personu vai grupu es dalīšos ar šo te skatu. Tā, paņemšu, tad Kārlis Geonovs, un ar save saglabāju. Skatoties jau no otra lietotāja puses, ir atnācis e-pasts, ka tātad otrs Kārlis ir dalījies ar šādu skatu, un nospiežot Open View, es jau varu atvērt šo te modulīti tieši šādā te skatā, kā tas bija saglabāts. Lai izmantotu daudzas papildus Trimble Connect funkcijas, būtu nepieciešams uzstādīt desktop aplikācijas. Tās atradīsiet augšējā sadaļā pie Download Connect Apps. Šeit, piemēram, varētu lejupielādēt Trimble Connect for Windows versiju, un papildus, ja būtu nepieciešams sinhronizēt lokāli saglabātos failus, arī Trimble Connect Sync aplikāciju. Atverot vaļā jau pašu Trimble Connect, līdzīgi kā web aplikācijā var redzēt projektus, atvēršu vaļā un redzu SketchUp logo jau šeit būtu pieejams, ar vienu saglabātu šo te view arī. Un atverot projektu vaļā, šeit nedaudz vairāk dažādas iespējas parādās. Un, piemēram, es varētu veikt arī kādas piezīmes, freehand tādā režīmā uzzīmējot, teiksim, atzīmēt, ka šo te man SketchUp kubiņu vairs nevajadzētu. Un, lai pateiktu, teiksim, tam citam lietotājiem, ka tas nav nepieciešams, es varētu izmantot šādu te sadaļu kā to do. Šeit radīšu jaunu tātad uzdevumu. Uzreiz jau parādās arī tā bildīte, kas šeit ekrānā būtu. Norādīt, kas ir uzdevums. Dot kādu aprakstu, to pašu pagaidām ielikšu. Un var norādīt tātad atkal, kam tas būtu aktuāls, kuram no lietotājiem. Kurš tas būtu e-pasts īstais vai grupa. Var norādīt kādu prioritāti, kāds ir status un kādā statusā tātad cik jau pabeigts būtu. Un ar save saglabāšu
Un skatoties jau no otra lietotāja e-pasta, es redzu, ir atnācis šis te uzdevums, un es varētu tiešo to atvērt vaļā arī Trimble Connect web aplikācijā, skatā, kā tas bija saglabāts, un redzēt, kādas, teiksim, piezīmes tur bija veiktas. Pēc tam, teiksim, ja tas uzdevums ir pabeigts, to do, es viņu varētu rediģēt, atzīmēt tātad status closed, būtu gatavs, un ar save uzdevumu pabeidzu. Pēdējais, kā bonus vēlējos parādīt interesanti iespēju, kā gan no Trimble Connect desktop aplikācijas, gan arī kā nu jau speciāli SketchUp spraudni varat izmantot rīku Trimble Connect Visualizer. Lai izmantotu no tātad SketchUpa, dodoties uz Extensions un Extension Warehouse, un meklētājā var uzrakstīt Visualizer. Nu parādīsies gan versija priekš Windows, gan arī Mac, un to varētu bez maksas uzstādīt ar install palīdzību. Pēc tam, kad uzstādīta, atradīsiet sadaļā pie Extensions izvēli Trimble Connect Visualizer, kas attaisīs vaļā atsevišķu pārlūku logu, kas tātad ir kā tāds uz Unity bāzes veidots reāla laika vizualizācijas rīks, kur jau nedaudz realistiskāk es varētu apskatīt šo te modulīti. Nu, tātad strādā tur ambienta klužu un ēnojums, arī nedaudz mīkstākas ēnas un kaut kādi atspīdumi parādās arī. Tātad nedaudz dzīvāk varētu to modulīti parādīt. Un tas arī viss. Tie tādi svarīgākie punkti darbā ar Trimble Connect. Tagad nepieciešams tikai izmēģināt.